tāpēc mēs domājam, ka tad, kad Dievs runā, ka tad, kas attiec uz mums, uz mūsu iekšējo cilvēku, uz mūsu raksturu, par mūsu uzvedību, par mūsu attieksmēm, par mūsu nodošanos, par mūsu paklausību Dievam. Kāpēc mēs domājam, ka tad tas būs viegli? Ja Dievvārds saka, pielieciet visas pūles un parādiet savā ticībā tikumu, un tikumā atziņu, pielieciet visas pūles. Citur teiks, sargājiet, tad ir teiks, apvelciet, apģērbiet, nolieciet, atjaunojieties. Sargājiet savu sirdi, domājiet uz to, kas augšā. Vai tam arī nevajadzētu būt no iekšējā redzējuma un vīzijas līdz izmaiņām, kaut kādam smagam, nopietnam, regulāram darbam? Mūsu iekšienē, mūsu garā, mums viss ir. Mums ir jaunais raksturs, Jēzus raksturs, mums ir spēja un spēks, mēs varam. Bet dzīvē nenotiek tā, ka mēs pamodīsimies un es esmu pēkšņi svēts, pēkšņi disciplinēts, pēkšņi biju slinks un tagad milzīgi darbīgs. Bija vienmēr nīgrs un tagad milzīgi priecīgs. Gribētos jau, bet nenotiek. Kā veidojas raksturs? Kā veidojas raksturs? No maziem ieradumiem.